Iepriekšējā sērijā tev stāstīju par ekskavātoru lielitrāžu hidrolīnijām, to saistību ar prātīgi izvēloties rotējošus aprīkojumus. Šeit ir viens ļoti ekstrēms un ekstrēmi labs rezultāts šai kombinācijai. Stāsts par ko, kā es teicu. Ekskavators ir egoists, viņš no sūkņiem paņem plūsmu tikai savām kustībām un tikai to, kas paliek pāri, atdod uz ārējo līniju. Tas nozīmē, ka kādreiz, ja nepareizi salāgo frēzes vai mulčerus ekskavatora galā ar ekskavatoru modeli, tas mulčers var strādāt neapmierinoši. Šeit ir vēl viens piemērs ar to. Pirmkārt, izvēlēts pareizi frēzes modelis, ne pārāk liels. Tu redzi, uz salīdzinoši liela ekskavātora 14 tonnīgā ir salīdzinoši maza frēzīte. Otrkārt, tur ir iebūvēta pastāvīgās plūsmas funkcija. Tas nozīmē, ko? Nomaina prioritātes. Ekskavators primāri atdod visu uz priekšu, uz to frēzi, un to, kas paliek pāri, atstāja savām kustībām. Plus, vēl tas viss regulējās. Te ir atrasts balanss. Un skaties, kā tā frēze strādā un cik viņa ir jaudīga saistība ekskavators. Gan ekskavators ir spējīgs kustēties, gan arī frēze nezaudēs šo frēzēšanas jaudu.